Sveiki, sveiki, sveiki! Mēģināšu atbildēt uz pāris jūsu jautājumiem, kas atnāk sakarā ar pasku terapijas kursu. Tātad, vai ir jābūt pedagoģiskai vai psiholoģiskai izglītībai, lai varētu apgūt šo kursu? Es saku nē, jo šis kurs ir veidots tā, lai tas būtu interesants gan iesācējiem, gan tiem, kas jau ir psiholoģijā, pedagoģijā vai kaut kādā sociālā darbā, ja? Gan arī tiem, kas vēl nav apgūši nekādu izglītību. 18-gadīgie jaunieši, viņi arī mierīgi var ielikt šajā kursā. Ja? Tātad šis kurs ir domāts pieaugušiem cilvēkiem, tāpēc tas arī saucās pieaugušo neformālas izglītības programmā. Ja? Un tur var mācīties jebkuri interesanti, sākot no 18 gadu vecuma. Ja? Un tad tur ir ielikts, kā jau teicu, tur ir ielikti filozofiskie aspekti, psiholoģiskie aspekti, pedagoģiskie aspekti. Tur viss ļoti strukturēti tiks pasniegts, tā kā nesatraucieties, nekāda izglītība nav jābūt. Bet, ja mēs runājam par otro jautājumu, vai drīkst izmantot un pielietot pasaku terapiju savā darbā, savā jomā, vai arī atverot savu praksi? Tur es arī saku jā, bet ir jāņem vērā šādas nianses. Ja? Par cik tas ir diezgan liels kurs, ja? 240 akadēmiskās stundas. Apliecinājumā jums tiks norādīts, ja, tad jūs, protams, esat jau speciālists, jau pilnvērtīgs speciālists, jo tas ir lielais kurs. Tomēr 18 mēnešus mēs mācāmies. Bet, ja jūs vēlat, un jūs varat atvērt savu pasaku skoliņu, savu interešu izglītības pulciņu, vai nu skolas ietvaros, bērnu dārza ietvaros, vai nu vispār privāti, savās mājās vai savās telpās. Bet, ja jūs esat cilvēks, kam nav iepriekšējā izglītība, tad jūs arī to drīkstat darīt, ja? Bet vienkārši tad būs formulējumā, tad, kad jūs sevi pasniegsiet, ja, tad jūs arī teiksiet, apguvis pasaku terapijas kursu, raksta tā, piemēram, esmu 2 bērnu māmiņa, strādāju tur vai interesējos par kaut ko, ja, un apgūvu pasaku terapijas kursu, tātad, un vēlos tagad sākt ar šo strādāt. Ja? Tad aicinu bērnus vai pieaugušos vai pusauģus, ja, uz tādu praktisko nodarbību vai teorētisko nodarbību, ja? Un tad šis darbiņš aiziet. Ja? Vienkārši speciālists ir tas, kas jau ir apguvis iepriekšējo izglītību. Ja? Bet strādāt jūs varat gan ar izglītību, gan bez izglītības. Ja? Ar šo te manu izglītības lapu. Tātad tas ir par to stāsts. Un, protams, jūs varat pelnīt, jūs varat izmantot visas tehnikas, visus vingrinājumus. Ja? Vienīgais nedrīkst to tā publiski publicēt, ja? un stāstīt tas, kas ir manis radīts. Tas, kas ir citu autoru radīts, tas, protams, ir atļauts, ja tas autors ir atļāvis. Ja? Tur arī ļoti jāskatās tagad autortiesības nedrīkst pārkāpt. Ja? Tā, tad ir jautājums par maksājumiem, kas ir jānorāda. Vai pasaku skola vai Kristīna Deņisova? Kristīna Deņisova ir šis lielais saimnieciskās darbības veicējs. Ja? Un tāpēc mēs rakstam Kristīna Deņisova un to garo reģistrācijas kodu, ja? Jeb personas kodu. Kāpēc ne pasaku skola? Tāpēc, ka pasaku skola, mājaslapa un vēl tur telpa Rīgā, ja? Tās ir struktūra vienības, kas ir reģistrētas zem mana vārda. Ja? Tad ir Kristīna Deņisova, un zem tā jau ir reģistrētās struktūra vienības. Ja? Un tāpēc struktūra vienība nav jānorāda tajā maksājuma rekvizītā, ja jūs gribat, lai jums atgriež pārmaksāto nodokli. Ja? Bits atgriež, jo man viss ir oficiāli reģistrēts arī valsts ieņēmumu dienestā, un es arī maksāju nodokļus, un jums tad pēc gada
var atgriezt, ja, 25%, ja nemaldos. Tā. Par ierobežojumiem. Ierobežojumi nav, jā, tad, kā jau teicu, no 18 gadiem var apgūt pasaku terapiju. Jā, un par webināriem. Tie, kas tagad sāks mācīties 22. jūnijā pasaku terapiju, tad ir, tur jūs redzēsiet, vai neredzēsiet vēl pagaidām, būs slēgti dažādi webināri mācību platformā, ja, kursi.pasakuskola.lv. Un tur es jums iesaku nesteigties pirkt šos webinārus, ja, jo daži webināri ir pa maksu. Kaut vai tie 5 eiro vai 10 eiro vai 25 eiro, ja, jums nav jāmaksā, jums nav jāpērk, jo lielā kursa ietvaros jums visi šie webināri atvērsies pakāpeniskie un būs pieejami bez maksas. Ja? Tāpēc nesteidzieties, es saprotu, ka ir interese, jau gribās ātrāk kaut ko uzzināt, ja? Bet viss būs. Ja? Vienkārši mēs nepārslogojam sevi pakāpeniski, jo patiesībā materiāls ir ļoti apjomīgs. Tur, jūs redzējāt programmā, jā, ka tur būs iekļautas gan metaforiskās kārtas, gan neirografiskās prakses, gan visādi citi paņēmieni, jā, gan leļu terapija, kas tūlīt mums arī notiks. Tām iepriekšējām grupām, kas strādā, jā, tagad, un tas viss tā kā, saliekās kā puzlītes, ja, pa gabaliņam, un tad jums veidojās viena tāda liela kopaina. Tāpēc bez steigas, visam savs laiks. Ja. Tad jums pasaku terapijā būs pieejams arī tāds mazāks kurs, skaitļi senajās pasakās un mūsdienu dzīvē. Ja, arī par to ir paredzēts atsevišķs certifikāts, jeb apliecība, ja, un tāpēc arī jums nav jāsteidzās. Tagad nav jāpērk, tas viss būs pieejams. Un tie, kas vēlās apgūt tieši šo te kursiņu, tad arī var pieteikties. Pagaidām man nekur tas nav afišēts. Jā, jautājums, kāpēc tik ilgi? Kāpēc tik gara tā programma? Es jau teicu, ja, ka tur ir ieliktas vairākas metodikas, vairāki paņēmieni, daudz vingrinājumu, daudz tehniku. Un lai jums būtu tāds skats uz šo te priekšstats par pasaku terapiju, ja, no visām pusēm, kā var skatīties, ko var izmantot, ko var pielietot un kā var tālāk šo te metodi attīstīt, ja, kur var iekļaut. Un tagad ir prieks. Mums pievienojās dažādi speciālisti, un tagad ir prieks arī par to, ka mums pievienojas arī kanisterapeite. Tāds speciālists mums gan pirmo reizi ir, ja, un tāpēc arī būs interesanti, kā pasaku terapija strādās ar sunīšiem, darbā ar suņukiem. Ja. Tā suņa terapija ir ļoti, ļoti tāda arī skaista, dziedinoša un interesanta. Un to suņu terapiju izmanto arī gan pirmskolā, gan skolā, gan arī ar pieaugušiem cilvēkiem. Ja? Es pati personīgi piedalījos kanisterapijā, kas strādāja pirmskolā, un arī uz skolu pie mums pēc tam brauca. Ja? Brīnišķīgs suņuku terapeits, brīnišķīgie suņuki. Tā kā, jā, pasaku terapiju varēs izmantot jebkurā savā jomā. Pirmskola, kāds tur ir plus, ja mēs tā skatāmies, tad pirmskolas vecuma bērni pirmām kārtām mācās klausīties. Viņi mācās pārstāstīt šīs pasakas, ja? Tie bērniņi, kas vēl nelasošie. Ja? Un tad ir arī pasaku kārtis, kuras mēs varam izmantot un kuras jūs varēsiet arī veidot paši, kas arī palīdz attīstīt to stāstīšanas mākslu bērniem. Ja? Tā, viņi vēl neprot lasīt, bet viņi redz tās kartītes, ja? Tos sižetus, izliek, sakārto, pārkārto pa savam, rada savu jaunu pasaku. Ja? Un līdz ar to attīsta to uzmanību, attīsta iztēli, attīsta domāšanu,
Ja, un tādā veidā bērns tiek gatavots skolas periodam. Ja. Tādiem maziem bērniem vēl nav pieredzes, viņi vēl nav izdzīvojuši, izdzīvojuši, pārdzīvojuši vēl tādas dažādas dzīves situācijas sarežģītas. Un tāpēc pasaka palīdz uzkrāt šo te pieredzi. Ja? Pasaka palīdz arī risināt emocionālās problēmas. Ja mums šķiet, ka tas ir sīkums, ka bērns pazaudējis lācīti, ja, bet tas bērnam gan tā ir traģēdija, un kā mēs varam bērnam palīdzēt, kā mēs varam viņu mierināt, un vecākam un pieaugušam cilvēkam ir jāmācās saprast, ka ja bērnam saplīst viņa mīļākā krūzīte, ja, tad tā ir lielā traģēdija, ja, kas pielīdzinās tam, līdzvērtīgi tam, ka ja mēs zaudējam savu tuvāko draugu. Ja, un tāpēc mazotnē ir tās histērijas, ir raudāšanas, ir baigais pārdzīvojums. Ja? Tas ir jāsaprot. Jo daudzi uzskata, ja bērns ir maziņš, ja, tad viņam nav par ko vispār pārdzīvot. Ja? Bet viņam, mazam cilvēciņam, katrs mazs pārdzīvojums priekš viņa ir milzīgs. Ja? Milzīgs pārdzīvojums, un viņam tikai mēs varam palīdzēt to pārvarēt, ja? Palīdzēt tikt galā ar to. Tad mēs arī to mācīsimies darīt, ja? Izmantojot pasakas. Skolniekiem, atkal, ja mēs skatāmies, tad mēs varam palīdzēt arī mācību procesā, leksikoloģijā, gramatikā, runas stilistikā, metaforu izpratnē, tad parunas sakām vārdi arī, kas ir ieliktas pasakā, un ko mēs varam veidot, iziet no pasakas sižeta, ja? Ko mēs varam no tautu lielās krātuves, kādas parunas mēs varam izmantot, ja? Kur dzīvē mēs to varam izmantot, kur pasakā mēs to varam redzēt. Ja? Un šeit skolnieks arī identificējot sevi ar galveno varoni, viņš var pielaikot arī tā varoņa manieres, kaut kādu uzvedības pieredzi pārņemt. Ja? Un tad atrast tādā veidā risinājumus, ja, kaut kādai problēmai, kas ir līdzīga viņa reālai problēmai. Ja? Pasakas pārceļ uz reālo dzīvi. Un šeit nav jāuztraucās par to, ka skolnieki, vispār bērni, ka viņi var pārņemt negatīvo pieredzi. Ja? Pasaku terapijā mēs tieši mācīsimies, kāpēc bērni nepārņem to negatīvo pieredzi no pasakām. Ja? Un mācīsimies arī, skatīsim, kādas pasakas, kādas multfilmas, ja? Pasakām stāstus nedrīkst rādīt bērniem. Un, piemēram, tā pati Maša un Lācis, ja? Kad tur tā meitenīte vienmēr kaut kādus nedarbus sastrādā. Ja? Un ja mēs skatāmies, ja mēs piedāvājam bērnam šādu multfilmu, tad mums ir jākomentē. Ja? Pat cik tur nav sarunas, mums jāpalīdz bērnam saprast, ka tā nedrīkst darīt, ka tas nebija skaisti, ka Lācis tur ir apvainojies, ka Lācim tur meitenīte radījusi problēmas, nepatikšanas. Ja? Mums ir jākomentē. Lūk, arī to mēs mācīsimies. Par laimīgām beigām arī. Kāpēc ir tās laimīgas beigas un ko tās dod, ja? Un pieaugušiem pieaugušiem, jā, mēs esam arī bērni, patiesībā. Pieaugušiem cilvēkiem, kā pasaka, var palīdzēt, arī to mēs mācīsimies, ja? Un jūs varēsiet strādāt arī ar pieaugušiem cilvēkiem. Ar pasaku mēs varam veikt diagnostiku. Un tuvāk septembrim jums būs arī speciālās pasakas piedāvātas vingrinājumi, kas palīdzēs jums septembrī, tajā adaptācijas periodā, adaptācijas mēnesī, saprast, kas ar bērnu notiek. Vai viss ir kārtībā, vai adaptācija ir pagājusi veiksmīgi, vai tur ir kaut kāda paslēpusies problēma, ja? Un kā to problēmu var labot. Un arī pieaugušam cilvēkam, jā, mēs saprotam, kur viņš ir iestrēdzis,
kāda ir viņa mīļākā pasaka, kāds tur ir sižets, kā tas sasaistās ar reālo dzīvi, jā, tad tas viss arī būs. Nu, lūk. Un kā jau teicu, tad pasaka un vispār darbs ar pasaku der jebkam. Ja? Nu, un mūsu pasaku skoliņā pārsvarā ir pedagogi un vecāki. Ja? Psihologu mums diezgan maz, bet arī kaut kā daži, man liekas, ir. Un tad pasaka vispār ir 1000 gadu kultūru tāds sakrājies produkts, ja, un tā iedarbojas uz cilvēka stīgām. Ja. Un kā tās iedarbojās, tad mēs arī to skatīsim. Ja. Un tad, kad cilvēks iestrēgst kaut kādā savā problēmā, kad viņš ir šķīries no mīļotā cilvēka, vai viņš ir zaudējis mīļotu cilvēku, vai viņam ir nesaskaņas ar saviem bērniem, vai ar partneri, vai ar kolēģiem, vai ir mainījis dzīves vietu, nevar adaptēties, vai vēl kaut kas, ja, tad katrai šai te situācijai mēs varam radīt savu pasaku, ja, un tieši tam klientam, izejot no viņa interesēm, no viņa vecuma posma, no viņa izglītības, ja, no viņa dzīves skatījuma. Ja. Un ir tā, ka mēs varam radīt pasaku šim te klientam, un mēs varam arī palīdzēt tam klientam, lai viņš pats šo pasaku uzraksta. Ja. Un tad jūs, kā speciālisti, mācīsieties, zināsiet, kā šo pasaku atšifrēt. Kā šo pasaku pārtulkot, ja? Tieši to pasaku, ko radīs jūsu klients. Un tālāk, attiecīgi, kā jūs varat palīdzēt. Ja? Jūs sapratāt, ka tur ir tas un tas un tas un tas, ja? Un tad jūs automātiski sapratīsiet, ja? Šeit vajag tādu vingrinājumu, šeit vajag tādu pasaku, šeit vajag vēl kaut ko, ja? Un tur vajag vispār tur dabā kaut kādu rituālu jāpaveic, ja? Pasakās ir rituāli paslēpti, pasakās ir arī tie senie iniciāciju rituāli, ja, ko mēs varam pārveidot. Protams, tagad mēs neiesim tur govs ādā, tīties iekšā, ja, lai mūs kāds iešu iekšā un lai putnas tur pārnes, bet mēs varam to kaut kā savādāk darīt. Ja. Tā kā es jūs gaidu, tiekamies 22. jūnijā un kursa lapā, arī Facebook grupā slēgtajā, jums būs informācija, cikos, kā un kur mēs tiekamies, ja, un kā mēs strādāsim. Ja rodas kādi papildus jautājumi, droši rakstiet, droši pievienojiet mani arī draugos Facebookā, ja, Kristīna Deņisova, lai būtu tāda ātrākā saziņa, ja, jo, uz telefons nevienmēr var atbildēt, ja, esam uz sakariem. Ja. Labi, paldies un tiekamies 22. Atā.